Esmu Katrīna, un jau vairāk kā 10 gadus es vācu augus Lubānas pļavās un mežos, lai radītu zāļu paklājus. Paklājiņi ir ne tikai skaisti un koši, bet arī pilni ar Latvijas dabas spēku un enerģiju. Tie piepilda telpu ar smaržu, rada mieru un kalpo mēnešiem, pat gadiem ilgi. Man vispār visa ģimene ir amatnieki. Vectēvs ir pinējs, mamma auž un ne tikai, un glezno arī. Loģisks iznākums, laikam, ka es arī kaut ko daru, es aužu. Mēs visi ļoti mīlam strādāt ar rokām, bet, es domāju, iesim uz to darbnīcu. Kā tas smaržo! Ja paklājiņi žūtu tādā saulē, viņi būtu daudz brūnāki. Aust mēs varam tikai vasarā, svaigiem augiem. Tas viss joprojām tiek taisīts uz stelēm, bet ar rokām. Te nav nekāda, tā kā mašinizēta ražošana. Vienkārši tāda meditācija arī. Man patīk aust tā kā rakstiņā. Tā liekas gan skaistāk, gan interesantāk aust katru paklājiņu. Kaut vai augi ir tie paši. Tāpat uzaust citā rakstiņā un viņš izskatās citādāk. Šādi, protams, viņš super zaļš un svaigs. Kad žūst, viņš to krāsu atkal pamaina. Katrs paklājs ir veidots no vietējiem augiem. No bērza, papardes, vībotnes, avenājiem, kārkla un daudziem citiem. Jūs varat mūs satikt tirdziņos visā Latvijā vai iegādāties mūsu paklājiņus mūsu jaunajā interneta veikalā zaļupaklāji.lv. Tas ir darbs ar sirdi un ar mīlestību pret mūsu zemi.